Forši! Vesela civilizācija vakarnaktī nemirā. Tieši tā. Pēc 39 dienu ilgas cīņas Donalds Trumps paziņoja par 2 nedēļu pamieru Irānas karā. Tomēr pamiers starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu nav daudzsološa sākuma pozīcija sarunām. Varbūt uguns pārtrauksies, taču abu valstu kopīgā pamiera interpretācija ir pretrunīga, un mums nevajadzētu domāt, ka viss ir atrisināts. Tātad šodien aplūkosim pamata problēmu, ar kuru saskaras tā sauktais pamieris. Pēc tam mēs varam apskatīt dažus iemeslus optimismam, kāpēc uguns tomēr tiks pārtraukta. Viens no tiem ir saistīts ar Trumpa iepazīšanos ar realitāti kaujas laukā, bet otrs ar protestētāju atkārtotas parādīšanās iespējām. Bet sāksim ar pašu pamieru. Jūs varētu atcerēties, ka tikai pirms dažām dienām mēdījos valdīja ažiotāža par to, ka Trumps otrdien uzspridzinās Irānas elektrostacijas un tiltus, ja Irāna neatvērs Hormuza šaurumu. Līdz otrdienas rītam tas jau bija kļuvis par jautājumu par veselas civilizācijas bojāeju. Ir vērts pieminēt mēdīju reakciju uz šo, kas ietvēra domu, ka jau pati draudu izteikšana novērsīs jebkādas vienošanās iespēju. Bet es atturēšos no tā līdz vismaz rītdienai, izņemot netik smalku atgādinājumu, ka tas joprojām ietilpa tajā kategorijā, ko teica Donalds Trumps. Nu lūk un redz, acīm redzot, tas tomēr nepadarīja vienošanos neiespējamu. Patiesi, tas viss ir apstājies, vismaz pagaidām. Šeit ir Trumpa ieraksts no Truth Social, kurā viņš paziņo par kara pauzi. Galvenās daļas ir, citēju, atkarīgas no tā, vai Irānas Islāma Republika piekrīt pilnīgai, tūlītējai un drošai Hormuza šauruma atvēršanai. Trumps piekrīt apturēt Irānas bombardēšanu un uzbrukumu uz 2 nedēļām. 2 nedēļas? Kuras to jau esmu dzirdējis iepriekš? Jebkurā gadījumā, pārlecot uz apmēram pusi teksta, Amerikas Savienotās valstis, citēju, saņēma 10 punktu priekšlikumu no Irānas un uzskata, ka tas ir piemērots pamats sarunām. Nu, jūs varētu jautāt, kas tad ir šis 10 punktu priekšlikums? Lēps jautājums. Jūs domātu, ka Irānai būtu pietiekami viegli publiskot šos 10 punktus, bet nē. Irānas valsts mēdīji ir publicējuši šo prasību kopsavilkumu, kurā ietilpst visu sankciju atcelšana pret Irānu un ASV militārā spēka pilnīga izvešana no tuvajiem austrumiem. Otrais noteikti nenotiks. Savienotās valstis negrasās vājināt savu ietekmi reģionā, īpaši tik haotiskā laikmetā kā šīs. Ir arī grūti iedomāties, ka Irāna spēs pilnībā atbrīvoties no visām ekonomiskajām sankcijām. Taču tās tikai nedaudz aizskar īstās problēmas. Kopsavilkuma persiešu versijā ir iekļauts, ka Amerikas Savienotās valstis piekristu Irānas tiesībām bagātināt urānu. Tā šī sāga sākās pagājušā gada jūnijā, un es nedomāju, ka Baltā nama administrācija tam piekritīs. Taktiski runājot, ir arī grūti saprast, kā Irāna cer uzbūvēt jaunas bagātināšanas vietas, ņemot vērā, ka tās pretgaisa aizsardzība tagad ir tikai ēna no tā, kas tā bija pirms 6 nedēļām. Un nē, viena F-15 notriekšana to nemaina. Ne tad, ja B-2 neredzamie bumbvedēji tāpat varētu veikt šo uzdevumu. Bet lielākā problēma ir tā, ka Irānas 10 punkti ietver Irānas turpmāku kontroli pār Hormuza šaurumu, tieši to, no kā bija atkarīga pamiera noslēgšana. Tas ir pilnīgi nepieņemami Savienotajām valstīm. Un pat ja notiktu kaut kas dīvains un Trumps to īpaši pieņemtu, varbūt tāpēc, ka viņš grib atstāt Eiropai šo problēmu, ir grūti noticēt, ka tas saglabātos arī pie jebkura nākamā ASV prezidenta. Pašlaik Irāna iekasē $2 miljonus kā nodevu par jebkuru kuģi, kas iziet no šauruma. Maz ir to, kas pieņem Teherānas piedāvājumu, bet daži tomēr ir. Ja tas kļūtu par jauno normu pēc kara beigām un satiksme atgrieztos ierastajā biežumā, Irāna iekasētu apmēram 65 šādas nodevas dienā. Gada laikā tas veidotu $47 miljardus. Salīdzinājumam Irānas IKP ir 375 miljardi. Tagad šis aptuvenais aprēķins visticamāk pārvērtē nodevas, ko Irāna varētu iekasēt. Piemēram, varētu iedomāties, ka tankuģi, kas piepildīti ar Irānas naftu, būtu atbrīvoti no nodevām.
Satiksme arī pilnībā neatgrieztos normālā stāvoklī, jo mazāk izdevīgie tankuģi atrastu citas vietas, kur veikt savu darbību. Attiecīgi, ja $2 miljoni ir tas, ko Irāna varētu iekasēt kara laikā, tad maksimāli iespējamā nodeva mierlaikā ievērojami samazinātos. Tomēr, jebkurā gadījumā, tas Irānai būtu milzīgs negaidīts ieguvums. Galvenais ir tas, ka šajā jautājumā kaut kas ir jāmaina. Neskatoties uz daudzajiem komentāriem par šo tēmu, ir vērts atzīmēt, ka Amerikas Savienotās valstis nepieņēma Irānas 10 punktus. Trumpa ieraksts tikai norādīja, ka tas ir dzīvotspējīgs pamats sarunām. Irānas ārlietu ministra paziņojums, kas tika publicēts nedaudz vēlāk, apspriež amerikāņu 15 punktu plānu un Irānas 10 punktu plānu kā kopīgu pamatu sarunām. Smieklīgi, ņemot vērā, cik pretrunīgi tie ir. Atbilstoši šai tēmai ārlietu ministra vēstījumā arī teikts, citēju, ka 2 nedēļu garumā droša pārvietošanās caur Hormuza šaurumu būs iespējama sadarbojoties ar Irānas bruņotajiem spēkiem, ņemot vērā tehniskos ierobežojumus. Tas ir pretrunā ar Trumpa nostāju par, citēju, pilnīgu, tūlītēju un drošu šaurumu atvēršanu. Lai situāciju vēl vairāk sarežģītu, Irānas drošības padome, izmantojot valsts medijus, izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka Amerikas Savienotās valstis ir piekritušas Irānas 10 punktu plānām. Tas ir pretrunā ar ārlietu ministra teikto, iespējams norādot, ka Irānā pastāv šķelšanās, kas tuvāko dienu laikā varētu izpausties ļoti publiski. Tas patiesībā jau ir sācies Trumpa pusē, jo viņš apstrīd Irānas drošības padomes paziņojuma autentiskumu, iespējams norādot, ka Amerikas Savienotās valstis atzīst tikai daļu no Irānas valdības par tiesīgu veikt sarunas. Un, lai situāciju vēl vairāk sarežģītu, Irānas valsts mēdī atsevišķi izplatīja vēl vienu paziņojumu, kurā teikts, ka Irāna un Omāna kopīgi iekasēs maksu par pāreju caur šaurumu pamiera laikā. Atkal, tas ir pretrunā ar pilnīgu, tūlītēju un drošu šaurumu atvēršanu. Kopumā tas viss ignorē faktu, ka šauruma atvērtība nav atkarīga no tā, vai kāda no pusēm apgalvo, ka tas ir atvērts. Tas ir atkarīgs no tā, vai kuģniecības uzņēmumi uzskata, ka viņu kuģi ir drošībā, šķērsojot šo teritoriju. Tas vēl būs jāredz. Vēl viens pēdējais komentārs par pamieriem. 2 nedēļas noteikti nav pietiekams laiks, lai visu sakārtotu. Vidējais laiks starp pamiera sākumu un galīgā izlīguma panākšanu ir apmēram 10 mēneši, un pat ja izslēdzam vēsturiskos izņēmumus, tas joprojām ir 4 mēneši. Tāpēc es šīs 2 nedēļas vairāk uztveru kā atelpas periodu. Vai nu pēc 2 nedēļām tas tiks pagarināts, vai arī karš atsāksies. Būtu vēsturiski reti, ja līdz tam laikam tiktu panākta galīga vienošanās. Labi, tas viss izklausās pēc negatīvas pamiera interpretācijas, tāpēc pāriesim pie dažiem punktiem, kāpēc varētu būt optimistiski noskaņots, ka kaut kas tomēr varētu nostiprināties. Atceries, karš ir neveiksmīgu sarunu rezultāts. Karošana ir dārga, un tas katrai pusei dod stimulu vienoties par risinājumu, kas atbilstu gaidāmajam kara iznākumam, bet neradītu izmaksas nevienai no pusēm. Tāpēc, ja mēs vēlamies izskaidrot, kāpēc kari beidzas, mums vispirms jāizskaidro, kāpēc puses nevarēja panākt vienošanos sarunu ceļā. Tad mums jāizskaidro, ko karošana pa to laiku izdarīja, lai novērstu šķērsli sarunām. Nu tieši vakar laikrakstā New York Times bija gara reportāža par Trumpa galīgo lēmumu uzsākt karu. Es vēlos pieturēties pie vispārīga notikušā apraksta un tam, kā tas saistīts ar kara iespējamo izbeigšanu, lai gan pie plašākā stāsta mēs atgriezīsimies citā reizē. 11. februārī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu apmeklēja Baldonamu un izklāstīja savu argumentāciju, kāpēc Savienotajām valstīm būtu izdevīgi sākt karu pret Irānu. Pamatdoma bija tāda, ka gan režīma maiņa, gan Irānas militāro spēju iznīcināšana ir iespējama. Irāna nespētu atbildēt, slēdzot Hormuza šaurumu, un kaitējums ASV sabiedrotajiem reģionā būtu minimāls. Jūs varētu atcerēties, ka Trumps šķita dedzīgs sākt uzbrukumus janvārī, taču sabiedrotie reģionā uzstāja, ka viņam jāgaida, lai varētu izvietot vairāk aizsardzības līdzekļu. Tagad viņš saņēma signālu no reģionālajiem partneriem rīkoties. Trumps lika ASV izlūkdienestiem izpētīt šos secinājumus un nākamajā dienā sagatavot ziņojumu. Tas sastāvēja no 4 jautājumiem. Par iespēju veikt atentātu pret ajatolu. Jā, tas būtu vienkārši.
ar Irānas spējas izvērst savu ietekmi un apdraudēt kaimiņu valstis sagraušanu. Jā, tas arī būtu vienkārši. Par tautas sacelšanās izraisīšanu Irānas iekšienē. Tā bija iespēja, taču nebija nekādas garantijas, ka tas notiks, un tam nevajadzētu būt kara tiešam mērķim. Par pilna mēroga režīma maiņas uzsākšanu. Atkal, tā bija iespēja, taču maz ticama, un tam nevajadzētu būt kara tiešam mērķim. Nebija nekādu maldīgu priekšstatu, ka Izraēlas novērtējums būtu precīzs, vismaz no kabineta puses. CIP direktors Džons Ratklīfs to raksturoja kā farsisku. Savā Nacionālās drošības padomnieka amatā Marko Rubio to raksturoja kā vārdu, kas ir sinonīms vērša mēsliem. Atvainojos, Marko, bet šī ir ģimenes pārraide par kāru. Ja jūs interpretējat diskusiju Baltajā namā kā lēmumu pieņemšanu apstākļos, kad vēl pastāvēja nenoteiktība, dažādi dalībnieki piedāvāja atšķirīgus viedokļus par labāko stratēģiju turpmākai rīcībai. Kāds, piemēram, viceprezidents J.D. Vance, kurš startautiskajiem rezultātiem nepiešķir lielu nozīmi, teiktu, ka karš nav riska vērts, un tā patiešām bija viņa nostāja. Taču kāds, piemēram, Trumps, kuram neskatoties uz to, ka viņš kandidēja uz prezidenta amatu ar neoizolacionisma platformu, piemīt izteiktākas militāras noslieces, varētu uz to pašu izlūka informāciju raudzīties citādi un izlemt iesaistīties cīņā. Vai risks ir tā vērts, ir atkarīgs no tā, cik vērtīga jums šķiet balva. Jebkurā gadījumā karu var atrisināt skaidrība par to, ko karš patiesībā varētu dot. Irāna noraida Amerikas Savienoto Valstu sākotnējās prasības, jo Irānas Islāma Republikas valdība uzskata, ka tā var panākt labāku rezultātu, nekā liecina labākais ASV izlūkdienestu novērtējums. Tāpēc puses kādu laiku karo, un tad viņi panāk vienošanos, kad ASV izlūkdienesti atjaunina savu informāciju un attiecīgi samazina savas cerības saskaņā ar to, ko sākotnēji domāja Irānas valdība. Tas ir iemesls būt optimistiskam par to, kā pamiera vienošanās varētu pārvērsties par ilgtermiņa risinājumu, un ja ne šī, tad kāda cita tuvākajā nākotnē. Tikmēr ir arī otrs skatījums, kas rada pamatu optimismam. Atcerieties, ka izlūkdienesti uzskatīja, ka kara sākumā režīma maiņa bija iespējama, pat ja tas nebija ticams iznākums. Es domāju, ka ir kārdinājums šo noraidīt kā kara motivējošo faktoru, balstoties uz šo novērtējumu, taču šie aprēķini tā nestrādā. Fakts, ka tautas protesti vispār bija iespējami, piemēram, pat ar 25% iespējamību vai nedaudz mazāku, joprojām būtiski ietekmē to, ko Amerikas Savienotās valstis varēja cerēt sasniegt šajā karā. Un pat ja reālā iespējamība bija daudz zemāka, piemēram 10%, tā varēja būt tikai 10% tāpēc, ka Irānas valdībai bija jāpieliek tik daudz pūļu, lai apspiestu protestu kustības. Tas savukārt padarīja Irānu ievainojamāku Amerikas Savienoto Valstu uzbrukumam. Taču galvenā problēma ir tā, ka protestētāju iespēja gāzt valdību bija īslaicīga, un tāpēc ASV piespiešanas spēja ar laiku samazinātos. Tas pārspēja vēlmi vienoties par izlīgumu, lai izvairītos no kara izmaksām. Tas, ko vēlāk varēsiet iegūt no Irānas, kad protesti vairs nebūs aktuāli, var būt sliktāks nekā cīnīties tagad. Tātad, tas, kas izbeidz karu, ir sacelšanās iespējas beigas. Pēdējo pāris nedēļu laikā ir bijušas dažādas izlūka informācijas noplūdes, kas norāda, ka šis loks patiešām ir aizvēries. Ja Irānas piespiešanas spēja tagad paliks nemainīga, tad vairs nav steidzamas nepieciešamības karot, un mums vajadzētu panākt vienošanos. Atkal, es nezinu, vai tieši šīs konkrētais pamieris saglabāsies ilgtermiņā. Bet ja tas nav šis, un protestētāju izredzes tiešām ir pasliktinājušās, tas varētu būt nākamais pamieris, kad daži no detaļām tiks precizētas. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Pamieris, kāds tas pašlaik ir izveidots, ir diezgan juceklīgs, pilns ar pretrunām no abām pusēm, un nosacījumi, par kuriem viņiem it kā īslaicīgi jāvienojas, pat nav saskaņoti. Tomēr mēs varētu būt optimistiski par kara beigām, ja tā sākotnējais iemesls bija ASV pārvērtējums par to, ko karš dos, un tagad viņi ir sapratuši pretējo. Līdzīgi, ja Baltais nams sāka karu, lai izmantotu to, ka Irānas valdība bija aizņemta ar protestiem, un šie protesti vairs nav iespējami, tad nav arī vajadzības turpināt karu.
Es ticu, ka šī man tagad ir jau 40. diena pēc kārtas, un mēs, iespējams, tuvojamies brīdim, kad viss palēnināsies pietiekami, lai es varētu atgriezties pie dažiem garākiem fóruma materiāliem, kurus esmu atlicis malā. Lai miera dievi ir labvēlīgi. Pa to laiku noskatieties kara cikla arhīvu. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiksimies nākamreiz. Uz redzēšanos!